Laipni lūdzam MyFitness podkāstā bez svariem. Es esmu privātais treneris Kārlis Matesāns. Mūsu šodienas viesis ir ārste, uzturas speciāliste Laila Siliņa. Viņai ir pieredze arī fitness nozarē. Ja tu savā ikdienā pievērsies uzturam, lai kaut ko koriģētu savā ķermenī, šī epizode būs tev. Čau, Laila! Paldies, ka ieradies! Pastāst īsumā par sevi. Vai tu vienmēr biji ārste, uzturas speciāliste, vai šajā nozarē tavs ceļš aizved caur citurieni? Ceļš patiesībā ir ļoti garš. Sākumā es biju ārste, un tad bija gara pauze, kuras laikā es strādāju ar medicīnu daļai saistītas lietas, tad veidoju ģimeni, tad bija bērni, un tad es sāku domāt, ko es gribu darīt, tad, kad es atgriezīšos atpakaļ. Laiciņš padomāt bija. Kamēr es gaidīju, es izmācījos par fitnesa treneri, nosertificējos, tur arī 5 gadus veiksmīgi nostrādāju un paralēli mācījos uzturzinātnes maģistratūrā. Sapratu, ka tā ir tā lieta, ko es gribu turpināt un darīt. Tad, kā visu sāku no otra gala, pabeidzu arī uzturas speciālistu bakalaura grādu, nosertificējos, un tagad es strādāju kā uzturas speciālists ar īpašu interesi uzturu psiholoģijā, ēšanas traucējumos un, protams, palīdzu arī cilvēkiem, kas vienkārši grib sakārtot savu uzturu, savu ēdienu karti un saprast, kā ēst. Vai tavas zināšanas kā trenerei palīdz uzturu speciālistu darbā? Pilnīgi noteikti. Kāda ir saistība? Kāpēc cilvēkiem ir būtiski strādāt ar fiziskām aktivitātēm, treniņiem brīdī, kad viņi pievēršās uzturam? Tās ir divas tādas nesarājamas lietas. Mēs nevaram koriģēt kaut ko vienu, nepievēršoties visam pārējiem. Man patīk redzēt to kopbildi, gan fiziskās aktivitātes, gan uzturu, gan to, kā cilvēks guļ, kā viņš tiek galā ar stresu un visu šo te salikt tādā vienā bildē, lai cilvēks justos un dzīvot labāk kopumā. Man šie cilvēki ļoti bieži, ja vēlas kaut ko mainīt vai sakārtot, tad liekas, hei, man ir problēma, piemēram, liekais svars vai jebkas cits izskatā. Tad man ir jāmaina viena lieta. Un visticamāk, vai nu sāk intensīvi sportot, vai nu sāk ar uzturu. Vai tā tiešām ir tikai viena pieeja, kas ir nepieciešama, vai varbūt ir vairākas komponentes jāievēro? Parasti tās ir ļoti daudzas komponentes. Un tā pārāk agresīva un ekstrēma pievēršoties šai te vienai, mēs parasti aizmirstam par visām pārējām, kas paliek novārtā. Piemēram. Iedziļinamies mega fiziskajās aktivitātēs, pārpūlamies, un tas parasti beidzas, kā jau tu pats iedomājies, vai nu ar traumu, vai nu ar to, ka pirmais garām lidojošais vīruss mūs vienkārši nokauj, un mums ir jāņem piespiedu pauze. Vai arī mēs pievēršamies kādai superdrastiskai diētai, priecājamies par to, kā pirmās nedēļas svars smuki krīt, beigās to vienkārši nevaram izturēt, svars pienāk dubultā atpakaļ, un mēs atkal domājam, ko es daru nepareizi, ar ko man atkal sākt. Tev uzreiz jautājums. Vai pievēršoties diētai vai treniņiem, vai uzreiz svara krišanās ir raksturojama kā laba atsaucība un ka viss notiek tā, kā tam būtu jānotiek? Tas atkarīgs, protams, no mērķiem. Nevienmēr. Reizēm jā, reizēm nē. Tieši tāpēc mēs skatāmies to kopējo ainu. Tad, kad pie manis atnāk pacients, man tomēr gribas redzēt arī asins analīzes, zināt viņa veselības anamnēzi, zināt viņa dzīvesveidu, dienas režīmu, visu šo te kopējo bildi. Un tad man patīk tomēr mainīt mazās lietas vairākās sfērās, lai cilvēks justu pirmkārt, ka viņš ar to tiek galā. Tas nozīmē, ka labi, šo mēs esam izdarījuši, mēs nākamo solīti uz priekšu, nākamo. Un tas pats grūtākais, kā tu saki, intensīvi un uzreiz, pats grūtākais ir laikam paciesties. Saprast, ka visam vajadzīgs laiks. Klausītāji, ja tu pievērsies uzturam vai treniņiem ar mērķi, lai kaut ko mainītu vai sasniegtu, tad visticamāk, tu gribi šo mērķi sasniegt. Un kā mēs tikko minējām, pie mums kā speciālistiem ļoti bieži cilvēki vēršas tad, kad ir vairāk kārt jau aplaudušies. Un tad iespējams te ir viela pārdomām, vai un cik reižu tu gribi aplausties, vai varbūt uzreiz ieklausīties, par ko mēs šeit runājam, jo es esmu pārliecināts, ka šī informācija ir tieši tev. Pastāst lūdzu, tad, kad tu sāki par fitness treneri, tas bija pēc bērnu dzimšanas. Jā. Kas tev pamudināja pievērsties fitness nozarei? Sāksim ar to, ka visus skolas gadus es biju atbrīvot no fizkultūras. Tā laika sports skolā vai fizkultūra, kā tas toreiz saucās, nebija tas, kas kaut kādā veidā motivētu vai liktu sajusties varošam, protošam, spēcīgam vai visādi citādi izdevušamies. Tieši otrādi. Bija pretēji. Bija pilnīgi pretēji. Un šeit bija laiks, bija iespēja, un es domāju, kāpēc ne? Ja es varu šito, tad principā es varēšu droši vien, ka visu. Man izdevās. Es pieteicos arī fitnesa projektā, es pirmoreiz uzkāpu uz skatuves, kā peldkostīmā.
Un, protams, otra motivācija bija atgūt formu pēc dzemdībām, izskatīties labi, justies labi. Nu, un te atkal arī no aizvēstures nākošās dažādas citas domas galvā. Uztrigerēja, ja pacēla gaisā to, kas arī no senākiem laikiem vilkās līdz, tie ir ēšanas traucējumi. Tās ir attiecības ar savu ķermeni, par to, cik tievai, skaistai vai muskuļotai man ir jābūt, par to, cik daudz es esmu gatava atteikties un ieguldīt darbu, lai tā justos, un ko es esmu gatava ziedot. Cik daudz laiks paiet, lai tas klikšķis, kad bet šis ir diezgan tālu no manas realitātes, kur es sev gribu? Nu, man tā apziņa laikam atnāca pēc sacensībām. Pēc tā, ka tu nostartē, tev ir smukas bildes, tu esi ievilcis ķeksīt, ka šo es arī varu, ja, jo līdz tam dzīvē arī ļoti daudz ķeksīšu tādu forši bija savilkti. Un tad, kad tu nokāp, tevi gaida cielaviņa, un tu saproti, ka patiesībā tā cielaviņa ir svarīgāka par šobrīd par visu uz pasaules. Ja? Un tad paiet diena, divas, un nekas neturpinās. Nav nākamā kaut kāda tāda lielā mērķa un etalona. Svars nāk atpakaļ. Patiesībā ir vājprāta izsalkums, tu beidzot sajūti, ka patiesībā tu esi bijis nenormālā badā. To veicināja cielaviņa? Nē. Absolūti nē. Nē, protams, ka nē. Protams, ka nē. Cielaviņa bija svētku elements, teiksim tā. Bet tā ilgstošā badošanās, un tā nebija pirmā epizode manā dzīvē, protams. Pirms tam jau no vēliem pusauģu un agrīniem, teiksim, 20 gadiem bija ļoti daudz dažādu tādu diētu epizožu, kad pie svara 58 kg, un es esmu 1,73 m, man šķita, ka es esmu resna, un tajos brīžos tur bija tāda dažāda veida ierobežošana. Un tā kā man patīk ēst, tā ierobežošana parasti neilgi, īpaši ilgi, tad tā pārgāja tādās kārtīgās pārēšanās lēkmēs, gan ar parastu ēdienu, gan ar našķiem. Protams, kam sekoja nenormāla sevis šaustīšana, sirdsapziņas pārmetumi, visi iespējamie vārdi savā virzienā, kāda es esmu, nezinu. Vienkārši esmu mīkstā, jo es redzu, nevaru izturēt. Kāpēc es nevaru neēst? Nu, un tādiem viļņiem augšā lejā tas turpinājās. Un līdz šis brīdis bija tāds, ka es sapratu, ka ne, te viss nav pareizi. Tu teici agrīnie 20 līdz mirklim. Cik gadi pagāja, cik tev ir gadi, tagad tu saprati, šobrīd es sākušu pievērsties un domāt par ilgtermiņu, to, ka es gribu dzīvot uz šīs planētas iespējams ilgāk, ar komfortu un dzīves vērtībām. Principā es teiktu, ka plus mīnus 10 gadi. Ap 30 gadiem? Droši vien, ka tā. Jo tas viss notika paralēli. Es strādāju kā treneri, arī tā mana pieeja bija ļoti dažāda. No sākumā uzsvers uz vizuālo, liela motivācija, no pain, no gain, viss tur kā pienākās. Līdz brīdim, kad pieņemot savu ķermeni, saprotot, ka labi justies, būt pārliecinātam, būt spēcīgam, patiesībā ir daudz svarīgāk nekā tas, vai tev ciskas saskarās vai nesaskarās. Izrādās, ja? Tas viss gāja paralēli. Paralēli es studēju uzturu. Nu, un, protams, paralēli bija arī terapija, darbs ar sevi. Līdz tādam absolūtam mieram. Un līdz tam, ka es spēju strādāt ar citiem cilvēkiem, neuzjundot kaut kādas savas sāpes, bet caur savu pieredzi arī saprotot viņus, kam viņi ir gājuši cauri. Tu minēji, ka pēc sacensībām, un sacensības bija tava lielā motivācija un lielais mērķis, kur tu īstenoji, vai pēc tam tev zuda motivācija trenēties? Nē. Es trenējos, turpināju trenēties. Iemesli bija pavisam citi. Pastāst, ar kādu visbiežāko problēmu cilvēki atnāk pie tevis pēc palīdzības? Tāds standarta teikums. Atnāk pacients, apsēžās un saka, es vairs nesaprotu, ko darīt, kā man ēst. Es vienkārši gribu, lai jūs sakārtojat. Un te nav nozīmes ar kādu svāru vai ar kādām blakus slimībām vai ar kādu motivāciju viņš ir atnācis. Tas ir tas maģiskais teikums, es vairs nezinu, ko man darīt, jo es vairs neko nesaprotu. Viens saka tā, otrs saka šitā. Katram ir kaut kāda sava pieredzes bagāža, kam viņš ir gājis cauri. Lūdzu, palīdziet vienkārši to visu sakārtot, saprast, kas ir svarīgi, kas nav svarīgi. Ar ko ir jāsāk? Nu, es atkal teikšu, katram ļoti individuāli, protams. Bet, ja mēs ņemam tā kopumā vidēji aritmetisko cilvēku, kā es gribētu redzēt, ka cilvēks ēd.
Es teiktu, ka tur ir ļoti daudz miera, ļoti daudz apzināšanās, ka cilvēks vispār vēl spēj saprast, kad viņš ir izsalcis, viņš spēj saprast, kad viņš ir paēdis, viņš spēj saprast, ka tajā ēdienreizē ir jābūt kaut kam, kas dod enerģiju, kas dod sātu, ka tur ir kaut kādi krāsaini dārzeņi, zaļumi un tā tālāk, ka viņš spēj ik pa laikam panašķoties, ja viņš to grib, un nenašķoties, ja viņš to negrib. Nejust pēc kaut kādas našķošanās vai svētku svinēšanas nekādas negatīvas emocijas, kas nāk pāri, ka viņam nav apziņas, ka kaut kāds kārums vai našķis būtu jānopelna, ja, tā kā sunīšus dresējot apmēram, vai ka kaut ko apēdot vairāk vai panašķojoties, pēc tam tas būtu jāatstrādā, jānosporto vai jābadojas pēc tam. Tāds absolūts miers. Tas izklausās ļoti loģiski, bet ja es šobrīd esmu situācijā un ikdienā bieži aizņemts, es nejūtu izsalkumu, tādu es esmu paēdis. Ja es ēdu, tad man vienkārši jāapstājas, lai es nepārēstos. Manuprāt, ļoti bieži cilvēkiem šāda sajūta un ierobežot sevi no kārumiem, jo man jau tas nevajag, tas jau man nāks tikai par sliktu, tur nav nekas labs. Es varu sev iestāstīt, ka man nevajag, es varu sev iestāstīt, ka man nav izsalkums. Jo es varu radīt riebumu, jo, ja man nav ēstgriba, es nejutīšu izsalkumu. Bet patiesībā, manuprāt, tā ir ļoti svarīga spēja cilvēkam pirmajā solī iemācīties savā ķermeņa atpazīt izsalkumu no ēstgribas. Ēstgriba ir, es redzu ēdienu, es viņu gribu apēst, bet ja es negribu apēst ēdienu, tad es varu arī norakstīt izsalkumu un teikt, ka man vienkārši ir dusmas vai ierakties dziļi darbos ar aizņemtību, jo kustība palīdz slāpēt izsalkumu sajūtu. Tā mēs bieži esam ļoti aizņemti, daudz daram, nekam nav laika un nevienam neļaujam sev traucēt. Jā. Un kurā brīdī tas atspēlēsies? Pēc 2 dienām, 5 dienām, kāds no kuram ir tas robežas slieksnis? Tas ir maksimums. Jā. Jā. Standartiņš ir tas, ka tu atnāc mājās, beidzot tev nav darbs galvā un viss, tu vari ievilkt telpu, apsēsties, paēst vakariņas, tad paēst otras vakariņas un tad izēst visus našķīšus, kas ir. Un tad nākamā rītā atkal nejust izsalkumu, jo patiesībā tu savus brokastis jau vakarā esi apēdis, pa dienu tu atkal esi darbos, tu atnāc mājās un tā tas cikls aiziet. Tas ir viens tāds ļoti klasisks variants. Tad, kad pie manis atnāk jautājumu vīrieši, viņi ļoti bieži saka to, ka man tur dienas 1, 2 puse visi baigi feina forši, esmu paēdis, bet vakariņās tur es varu ēst un vēl papildus porciju un tur bērnu šķīvis iztakšot. Un man šķiet, ka man problēma tajās vakariņās, ko man darīja, kāpēc es vakariņās nevaru apstāties. No dāmām es reti kad dzirdu, ka viņi šādi teikt par vakariņām. Viņas atnāk pie manis. Viņas atnāk pie tevis? Atnāk pie manis. Skaidrs, un viņas pie tevis stāsta līdzīgi? Protams. Tā ir tiešām tāda viena no 2/3 stabili ir šī problēma. Un tur nav dzimuma atšķirība? Nē, es teiktu, ka pat nē. Jā, un kas tavuprāt ir galvenais cēlonis? Kāpēc tieši vakarā tad ir tā vēlēšanās lielā? Pirmkārt, fiziskais cēlonis. Tu visu dienu esi bijis badā. Tu esi atnācis mājās, tev ir laiks un mieriņš beidzot atgūt iekavēto. Bet ja man pa dienu nav apetīte, es negribu ēst. Kā tu domā? Nav viņa apetīte. Protams, tu notrulini šos signālus, tu vairs neproti viņus sadzirdēt. Kādi tie signāli? Kā ir sevi, kādā situācijā sevi jānoliek, lai es sajustu ķermeņa signālu par to, ka man ir nepieciešamība šobrīd ieturēt maltīti? Zini, tā situācija, mūsu aizņemtajā dzīvesveidā, cik bieži mēs spējam būt tādā situācijā, ka mēs esam tādi absolūti apzināti un jūtam visu, ko mēs vēlamies. Ja? Tad ir jābūt priekšniekiem pašiem sev. Jā. Saproti, negaidīt to brīdi, kad viss ir slikti un tev nākas pievērsties sev, savai veselībai, jo viss jau lūst un plīst pa malām, vienkārši pa vīlēm irst, bet ikdienā šīs lietas pamanīt. Kad tev gribas dzert, kad tev gribas ēst, kad tev gribas izstaipīties, vai tu zini, galu galā aiziet uz tualeti. Jo, ja cilvēks atnāk un stāsta, ka viņam ir tāds dienas režīms, ka tiešām nav laika pat aiziet pačurāt, tad kā mēs tur ieliksim kaut kādu ēdienreizi, vismaz vienu kaut kur, vai vismaz uzkodu. Tad tā jau sanāk sevis sabotāža. Tā ir paša sabotāža, un te ir jāizvēlās, jā. Vai tu esi gatavs kaut ko darīt, vai tu neesi vēl gatavs kaut ko darīt. Mēs esam cilvēki, parabūtnes, mums ir svarīgi iederēties savā tuvāko personu šeit lokā. Un, ja es esmu vienīgais, kurš teikt, es vakar biju treniņā un man šodien līdzi ir ēdiens un es esmu par sevi brīnišķīgi parūpējies, un ja citi nav izdarījuši to pašu, viņi sajūtīsies sliktāk un iespējams izteiks kādu dzēlīgu komentāru.
Bet brīnišķīgs veids, kā es varu iegūt savā darba kolektīvā vienotību, ir dalīties, cik grūta man bija vakardiena, cik milzīgs stress bija pagājušā nedēļa, jo to visi saprot. Tas ir visiem. Un man šķiet, ka liela problēma tajā vidē, kas cilvēki ietver, ir tieši situācijā, kad mēs vienojamies un meklējam veidu, kā atrast vēl vairāk stresu, jo citi mani sapratīs, ja es esmu stresā, un tad es būšu šajā darba lokā vai kolektīvā pieņemts. Bet, ja tā paskatās no malas, tas ir ritīgs sarkanais karoks. Vai es jūtos komfortabli rūpējoties par sevi, savu ķermeni ar labām praksēm, vai es meklēju šo vienotību, pastāstot un palieloties, cik grūti bija šī diena stresa, cik smagi tur bija uzdevumi un viss pārējais. Viss apkārt ir slūpēti pēc būtības. Jā, mēs esam tā kā ziņu portāla komentētāji. No vienas puses ir svarīgi izventilēties, protams, kāds tev ir stress un kā te viss notiek ne tā, kā tev gribētos varbūt. Bet par tiem labajiem ieradumiem, viens, protams, ir kaut kāds pārliecības jautājums, pašpārliecības jautājums. Vai tu spēji ar to savu pusdienu kasti aiziet pusdienās, nezinu, vai ēst viņu turpat, kur visi pārējie izsaka tev piezīmes. Tas, protams, nav viegli, tas ir trenējams. Otrs jautājums, ka darot kaut ko konsekventi, ir liela cerība pavilkt kādu līdzi. Un tad pavilkt nākamo un nākamo. Ja? Sākot ar to, ka tu paņem ūdens pudeli uz darbu līdzi un turi uz galda, nevis tur kolas pudeli, piemēram. Pusdienās jūs vienojaties, ka kopā iesiet ēst vai paņemsiet līdzi kastītes. Un arī no savu pacientu tādas pieredzes. Ļoti daudz forši piemēri ir redzēti. Ja ikdienā personai ir sarežģīti dēļ laika trūkuma, varbūt citu cilvēku spiediena, parūpēties par foršām maltītēm. Varbūt pusdienu ēšana ļoti tālu un vienīgais, kas ir pieejams, ir tikai tas, kas ir pieejams, un tur varbūt nav tās foršākās un labākās izvēles. Tad pavisam normāli ir meklēt ātrāku, vienkāršāku risinājumu. Un, ja ieraksta internetā dažādas atslēgvārdu kombinācijas, kā ātri notievēt, tad tur vienkārši var izvēlēties visticamāk uz pirmajām 3 lapām, sākot ar ūdeni no rīta, greifrūti no rīta, ir daudz un šie dažādi lozungi. Un kāpēc gan lai neticētu? Ja man nav laiks, tad es esmu cilvēks, kuram ir vajadzīgs ātrs, protams, arī vienkārši risinājums, jo man ikdiena ir aizņemta. Kā ir ar šiem ļoti vienkāršajiem un ātrajiem risinājumiem? Cik bieži viņi strādā un kādās kombinācijās tie ir jāievēro, lai tie strādātu? No manas pieredzes nestrādā neviens ilgtermiņā. Atslēgvārds ir ilgtermiņā. Ātrais risinājums strādās ātri. Jā. Viņš labi strādās? Iespējams. Ievērojami būs rezultāti? Iespējams, bet tie būs ļoti īsi rezultāti. Pēc tam tu dabūsi, ja mēs runājam tieši par svaru zaudēšanu, šajā gadījumā pirms vasaras liekie kilogrami. Protams. Jā, protams. Tad mēs viņus tikpat ātri dabūsim atpakaļ. Vasara vēl nebūs pat vidū, kad viņi visi būs atnākuši atpakaļ. Kāpēc? Iespējams ar uzvīdu. Kāpēc tā? Mēs nevaram cīnīties pret fizioloģiju. Ja? Tāpat kā tām vakariņām, kuras tu atnāc vakarā un atgūsti visu iekavēto, mums ir ļoti daudz neiromediātoru un hormonu, kas regulē mūsu uzvedību. Un tad, kad pieslēdzas hormoni, mūsu kontrolas tur vairs nav. Patiesībā ar katru šādu ātro izaicinājumu vai diētu vai badošanos, saucam to kaut vai par fastingu, jebkādu šādu krasu ierobežošanu, mēs izšķobam visu šo sāta izsalkuma sistēmu. Un, lai tas atnāktu kaut kādā normā, ir parasti vajadzīgs daudz ilgāks laiks, nekā mēs vispār šo diētu esam ievērojuši. Līdz ar to ķermenis darīs visu, lai atgūtu iekavēto un vēl savāktu rezervīti, ja gadījumā viņu saimnieks atkal izdomās šitā manevrēt. Lai būtu drošs, ka netiks atkal pakļauts vienkārši fiziskam badam. Tad arī tu piekrīti apgalvojumam, ka, lai arī kāds būtu bijis izaicinājums un svara zaudēšanas tas mērķis, pēc šī posma atnāk atpakaļ ar uzviju. Jā. Bet tas ir bailīgi. Tad varbūt šo posmu pastiet daudz garāku. Es sāku 5 nedēļas, man ir iedots uztura plāns, kur man ir teikts tieši, ko ēst vai varbūt vienkārši ko neēst. Un es vienkārši viņu turpinu 3 mēnešus. Tu varēsi?
Es noteikti nē, tas ir iemesls, kāpēc es pats to nedaru un es cilvēkiem pastāstu, kā atpazīt nogurumu, ko nozīmē miega kvalitāti, kāpēc ir vajadzīgs fiziskas aktivitātes, jo, ja tev nav enerģija treniņiem, kas nav triviāli nepieciešamīgi ikdienā, tad tev noteikti pietrūks enerģija arī citur, bet ja tev pietiek enerģija pa treniņiem, tad visticamāk tev ir laba veselība, imunitāte, un tad arī tas fat loss var strādāt. Bet tā ir daudz informācija, un tad, kad ir 5 reizes cilvēks aplausies, tad viņš būs atvērts šai informācijai. Bet šīs sarunas gaitā es ļoti gribu izcelt to, ka īsā izaicinājumā var dabūt rezultātu. Tu pārdod, un tev jāpārdod reāls pakalpojums, lai tā nebūtu tikai naudas izspiešana un krāpniecība. Tu vari garantēt cilvēkam apgalvojot, ja tu šo neēdi, tu zaudēsi svaru. Tu neviens nestāst par veselības traucējumiem un visiem pārējiem blakus efektiem, kur neviens negrib dzirdēt, jo mēs jau domājam, ar mani jau tas nenotiks. Protams, ka ar mani tas nenotiks. Man ir cits mērķis, man nevajag veselības traucējumus, man vajag notievēt. Tagad un ātri viss. Jā, tieši tā, viss ir izfiltrēts. Bet, lūk, tu arī saki, ka pēc tiem izaicinājumiem un ātrās zaudēšanas bieži vien atnākt atpakaļ. Un, ka ir vajadzīgs daudz vairāk laiks. Sanāk, ja 5 nedēļas es biju tajā diētiņā, tad man būs vajadzīgs, lai no tās atkoptos, cik 5, 10 nedēļas? Kā kuram varbūt pāris mēneši, jā. Varbūt pāris mēneši, jā. Un tad jau nāk atkal Ziemassvētki, vai ne? Un tad ir jātiek kaut kādā mistiskajā kleitā, kas tur stāv 20 gadus skapī, un tad atkal ir kaut kāds nākamais izaicinājums, detoksiņš, sulu kūra, vēl kaut kas. Un tā tas iet pāpli. Ja mēs paskatāmies tādā gadu griezumā, svars ir daudz lielāks nekā pirms 5, 10 gadiem. Protams, atkarīgs no vecuma, bet ja mēs paskatāmies tos, kam ir 40 un vairāk, tas svars tā pakāpeniski ir kāpis ar kaut kādiem asiem kritumiņiem pa vidu. Vai vecumam ir kaut kāda nozīme pievēršoties uztura režīmiem vai uztura sakārtošanai? Vai tur vairāk ir atšķirīga domāšana, kas ir dažādos vecuma posmos cilvēkiem? Domāšanā ir lielas atšķirības, jo šis vecums ir lielāks, jo vairāk ir to gružu galvā. Jo vairāk viss ir tur saslāņojies no visām diētām, kas līdz šim ir dzirdētas. Tad aicinājums esiet ar atvērtu prātu, jo jums ir 30+. Jā, esiet ar ļoti atvērtu prātu, jo tad, kad pie manis sēž cilvēks un stāsta par to, ko visu ir darījis dzīves laikā, tur tāds normāls CV uzrakstīts, visi izaicinājumi, visādas diētas, sākot ar sīpolu zupu un kāpostu zupu, nolu diētu un sautbīču un atkiņas un visu to, kas vēl tad bija. Un tad tur bija lidas tabletes, un tad jau nāca bišķiņ mums jau tuvāk jau tas, ko mēs te atceramies. Es tikmēr jau pierakstu visu šitas Jā, viss šitais jāpamēģina ir. Un cilvēkam ir tik nenormāli daudz aizspriedumu. Un es saku vienkārši aizmirstiet, pacentieties aizmirst. Es iedošu, 3, 4, 5 rekomendācijas. Paskatieties tikai uz to, padariet pagaidām tikai to. Lai mēs vispār tiekam atpakaļ kaut kādā normālā režīmā, pie kaut kāda normāla sāta sajūtas, paskatīsimies, kas notiks. Tas izklausās garlaicīgi. Jā, un zini, kas tad vēl ir? Vēl ir šausmīgi baili. Jā. Ir šausmīgi baili, ka es pēkšņi nebadošos, un es, protams, ka pieņemšos svarā. Man te liek ēst 3 vai 4 reizes dienā kaut kādus uzkodus tur pa starpai kaut ko apēst. Man vakariņās izrādās, es drīkstu ēst kaut kādas piedevas, nevis tikai zaļās lapas un varbūt drusciņu gaļu. Man ir šausmīgi baili. Jo viss ieguldītais tulītās var būt vējā. Un vai ir vējā? Zini, kā es saku, tie, kas dara, tiem sanāk parasti. Un tad viņi atnāk. Tie, kas baidās, tie parasti nedara. Viņi baidās? Viņi baidās, jā. Kā? Iespējams, viņi uzkāps uz vēl pāris grābekļiem, atnāks atpakaļ, mēs sāksim no sākuma, bet tie, kas dara, tiem sanāk. Un atnāk cilvēks pēc 2, 3 nedēļām, kā es parasti lūdzu atnākt, lai izķertu kaut kādas kļūdiņas, lai saprastu, vai viņš man ir sapratis, paskatīties, kas notiek, kā cilvēks jūtas, kas ir mainījies pašsajūtā, enerģijas līmenī, vēdera darbībā, izsalkumā, sātā. Un cilvēks uzkāpj uz svariem un skatās, es beidzot atkal ēdu, bet svars ne tikai nav nācis atpakaļ un kaut kur uzkāpis, viņš lēnām krīt. Un es nevienu brīdi neesmu bijis badā, es nevienu brīdi neesmu kaut ko mistisku izslēdzis, jo nedrīkst to, šito. Un kā tas vispār var strādāt? Ja? Jo tās ir tādas pamats. Vienkārši pamata svarīgās bāzes lietas, kuras tiek kārtotas. Un pēc tam mēs tur varam sākt pieslīpēt, mēs varam skaldīt matus, kas tur labāks, kvinoju vai amarantu labāk. Nē. Sākumā vienkārši pabarot sevi.
Tad, ja ķermenis ir normālos apstākļos, viņam ir ļoti normāla arī reakcija. Jā. Savukārt, ja uztura vai dzīves stila režīms cilvēku noliek nenormālos apstākļos, tad arī reakcija nebūs normāla. Es varu cerēt, cik vien gribu samazināt lieko svaru, bet ja man ir slikta imunitāte, kas man traucē miegam, fiziskām aktivitātēm, es varu sev vienkārši iznīcināt, bet joprojām neredzēt progresu. Jā, jo tu esi absolūtā stresā visu laiku. Nevis tikai tādā emocionālā stresā, bet fiziskā stresā ar visiem stresa hormoniem augšā. Un, ja cilvēks ir stresā, viņš domā, kā izdzīvot. Viņš nevienu augšu un nekad mūžā nepalaidīs mazāku. Viņš kaut ko citu noārdīs. Viņš spārdīs kaut ko citu. Ietaupīs enerģiju. Jā, viņš ietaupīs enerģiju, tu mazāk kustēsies, varbūt pats. Jā, tieši tā. Izvēlēsies pasēdēt dīvānā, nevis iziet ārā. Depresīvākas domas, mazāk kustību. Mums nav jāmeklē sev kaut kādas traucējumi vai diagnozes jāmeklē vai tam līdzīgi. Pilnīgi noteikti nē. Mums ir jāsaprot, vai es ikdienā labi jūtos, ja? Vai es jūtos enerģijas pilns, vai es normāli varu aizmigt, vai es nemostos daudzreiz pa nakti, vai tad, kad es esmu no rīta pamodies, es spēju fokusēties darbam, mācībām, vienalga, kas man tur ir jādara, vai vakarā, vai pa dienu. Nav vienīgā doma par to, ka man gribās diendusiņu vai aiziet atpakaļ gulēt. Ja? Vai kaut kādos brīžos es šausmīgi nepārādos, un vai es tieku galā vienkārši ar savu dzīvi. Ar darbu, ar attiecībām, vai es jūtos priecīgs un visādi citādi vesels. Viss. Vai ir korelācija ar augstāku nervozitāti, ka cilvēks ļoti asi reaģē uz jebko? Protams. Vai cilvēks vispār ir laimīgs cilvēks? Gan ilgtermiņā, gan arī īstermiņā paņemot. Pavisam vienkārši arī dienas laikā, ja tu izlaidi pusdienas un cukurs ir nokrities kaut kur zemu, tur tajā bedrē, kur viņš ir nokrities, es saku, ka tur ir tas punkts, kad viss ir slikti. Labi, tev gribās ēst, tev gribās našķīti visdrīzāk, ķermenis nav muļķis, viņš zina, kur visātrāk enerģija dabūt, uzreiz gribās kaut ko saldu, sāļu, treknu, tur nezinu, kaut kādu našķīti. Un tad kādam trīs rokas, kādam reibst galvu, tur kaut kāda vata galvā un tā tālāk, bet visdrīzāk tev vienkārši viss besī. Tas ir punkts, kad viss ir slikti. Un reizēm tas punkts iestājās jau no vienas nepēsts izlaists maltītes. Bet iedomājies, ka tu visu laiku tāds esi. Tad var pierast pie tās sajūtas, viņam liksies, ka tā ir normāla. Tā man ir. Citiem ir labāk, man ir sliktāk. Šausmīgi. Man šķiet, ka grūtākais ir cilvēkam asociēt sevi. Ja es jūtu, man ikdienā nav enerģija, man liekas, tas ir normāli. Es redzu, ka citiem viss sanāk, tā tad man nesanāk. Es meklēšu vainu sevī. Un šī sajūta, manuprāt, distancē. Es gribu sevi atpazīt kā personu, kas var izdarīt visu. Ja citi var, tad tas nozīmē, ka arī es varu. Bet ko viņi zina, lai to izdarītu? Ko es vēl nezinu, lai to izdarītu? Tas nav par darīšanu, jo ik viens var darīt jebko. Bet man šķiet, ka zinības un kurā virzienā sūtīt savu enerģiju, lai to izdarītu, un tad arī būtu rezultāts. Man šķiet, tas ir svarīgākais pagrieziena punkts. Jo sevis vainošana, tā ir tā pati sevis sabotāža. Tas aptur, jo neviens cits no malas nestāv un nekliedz ausī, tu neko nevari un tu neko nespēji. Pilnīgi noteikti. Jā. Tāpēc noteikti pašam sev to nevajag teikt. Tas ir, manuprāt, ļoti mums cilvēcīgi. Noteikti daudz ir dzirdējuši par maģiskām metodēm, kā var padarīt savu dzīvesveidu veselīgāku. Es, protams, iesaku sporto, labi laicīgi aizēj gulēt, un tas viss liekas, jā, varbūt kādam tur novazāts, bet ik pa brīdim uznāk tādi jaunumi, kā piemēram, izdzer no rīta ūdeni ar citronu, jo tas palīdz veicināt vielmaiņu. Kā ir patiesībā? Patiesībā ir tā, ka vienīgais pierādītais efekts no citronūdens, pētījumos pierādītais, ir zobu emālijas bojājumi, pastiprināta zobu bojāšanās. Visādi citādi efekta praktiski nav, vielmaiņu tas nepamodina, neko mums tas nedetoksificē un tam līdzīgi. Ja? Es esmu pilnīgi noteikti par to, ka cilvēki vienkārši dzer vairāk ūdens, bet tas citrons tur ir liekas un mistiski nevajadzīgs. Cilvēkam no rīta pamostoties ir jāiedzer kafija, lai pamodinātu ķermeni. Tas ķermenis vēl guļ, kad tu taisīt kafiju vai kā.
Tā mēdz solīt, jā. Es uz šo atbildētu, ka, ja tev no rīta jāiedz ar kafiju, lai tu pamostos, aizēji iepriekšējā vakarā laicīgi gulēt. Varbūt tev būs jāsakārto dienu, lai tev nav stress un tu vari aizmigt laicīgi, bet ticamāk no rīta būs vieglāk pamosties, izdarot tik vienkārši lietu, kā, diemžēl, plānojot pašam savu dzīves laiku. Iespējams. Nē, kafijai nav nevainas, protams, bet, ja tev no rīta vajag kaut ko, lai pamostos, tad tiešām ir jāsakārto vienkārši miega un atpūtas režīms pirmkārt. Jo cilvēku ķermenim ir jābūt funkcijai pamosties bez stimulantiem. Bez stimulantiem. Bet tu vari Iespējams ar modinātāju. Iespējams ar modinātāju, jā. Vai ir nepieciešams lietot ingveru klāt, jo tas pātrina vielmaiņu? Teorētiski ir dažādas vielas, bioloģiski aktīvās vielas, kas var mūsu vielmaiņu dažādos procesos uzlabot. Un tad tur mēs varam saukt ingveru, kurkumu, greipfrūtu un dažādas citas piparus asos, piemēram. Visas šīs vielas, pirmkārt, vismaz nav kaitīgas. Tādās devās, ja tās lieto kā garšvielas. Nav nevainas kurkumai kā garšvielai, tieši tāpat ingveram un tā tālāk. Bet vai tad būs solītais efekts? Nē. Piedod, nebūs. Pārdozējot visu šo, jo ņemam vērā, ka garšvielas mēs tomēr lietojam nepilnu gramu maksimums. Visu šo pārdozējot, mēs varam dabūt aknu bojājumu vai nieru bojājumu. Nevajag darīt tā. Nevajag darīt muļķības. Fun fact, garšvielas patiesībā ir aromātvielas. Un jo svaigāks tās ir un smaržīgāks, jo mazāk tās vajag, tad mazāk mēs varam nodarīt bojājumu. Ja kāds grib pārbaudīt, aizspiediet degunciet un īstenībā jūs pazaudēsiet lielāko daļu no garšām vai garšvielām, kuras pielikāt klāt. Tad garšvielas patiesībā ir aromātvielas. Jā, un garšvielas ir foršas. Tā mēs varam dažādot ēdienu. Mēs tādā veidā varam patērēt, piemēram, mazāk sāls ar dažādām citām garšvielām, aizstājot vienkārši ēdienā. Kaut vai to pašu vistu, pagatavot 30 dažādos veidos, vienkārši mainot garšvielas un tā tālāk. Bet garšvielas nav nekas, kas būtu paredzēts ēst teikarotēm. Vai vārīts labāk kā cepts? Tas nebija joks, tas bija jautājums. Tad es izvēlos krāsnī ceptu. Ok. Jā. Kāpēc? Tāpēc garšīgāks nekā vārīts. Te visam ir kaut kāda tāda gradācija. Ja? Paņemam kaut vai kaut ko absolūti ļauno kartupeli, kas joprojām ir, man šķiet, ļoti daudziem tāds mistiskais ļaunums, no kā vajadzētu izvairīties. Kas ir lielākais risks ēdot kartupeli? Bet paņemam to kartupeli un mēs iedomājamies tādu gradāciju. Vienā galā būtu, teiksim, eļļā vārīt kartupeļu frī. Pašā galā varētu būt tur daudzkārt lietotā eļļā vārīt kartupeļu frī. Jā, tad vienkārši kartupeļu frī, tad tur varbūt kartupeļi cepta eļļā uz pannas šķēlītēs. Jā, un tad ir otrs gals arī. Tur ir vārīti kartupeļi, tur ir kartupeļi vārīti ar mizu, tur ir kartupeļi cepti krāsnī, un tur ir kartupeļi uzvārīti un uzsildīti, jā, kur cieta vispār ir pārvērtusies jau par rezistento cieti un pabaros mūsu zarnu labās baktērijas un tā tālāk. Jā. Un tur ir vesela gradācija. Tāpat kā ar jebkuru citu produktu, jā. Vai tie ir vistas nageti, vai tā ir forši pagatavot vistas filē sulīgi. Ātrās ēdināšanas restorānos vai problēma ir tieši saturā vai tajā, ka tā maltīte ir ieturama 8 minūšu laikā? Es teiktu, ka saturā arī ir problēmas. Ir problēmas saturā. Ja tā ir kaut kāda ekstra reize ik pa laikam, tad tas ir tāds pats našķis kā jebkurš cits našķis. Bet ir pierādīts, jā, ka tur gan saturā jau ir problēmas. Vai maltītes ieturēšanas ilgumam ir nozīme? Noteikti. Cik liela? Liela nozīme. Te mēs atkal runājam par to pašu izsalkumu un sāta sajušanu. Lai mēs saprastu, ka mēs esam pēduši, ir jāatnāk dažādiem signāliem. Viens ir tīri mehāniskais signāls, kad mums iestiepjas kuņģis. Tas nozīmē, ka mēs sajūtamies pilni, tagad tā kā varētu beigt ēst. Tad citronu ūdens liela glāze pirms maltītes man palīdzēs iestiept kuņģi un ātrāk jutīšu sāta sajūtu. Iespējams, bet visdrīzāk tev nāks arī atraugas, dedzināšana, barības vadā un visādi citādi neforšas lietas. Tad es iešu uz aptieku un pirkšu vēl medikamentus. Jā, kaut kādus medikamentus, jā, kas mazinās dedzināšanu, kas mazinās tavu kuņģa skābi, traucēs uzsūkties dzelzim un vitamīniem. Tā vietā tu varētu nedzert citronu ūdeni pirms maltītes to lielo glāzi un lēni un mierīgi paēst normālu porciju. Tieši tāpēc, lai tas signāls gan no iestiepuma fiziskais, gan ķīmiskais no barības vielām, kas tur sāk sašķelties, atnākt līdz smadzenēm. Un tu lēnā garā saprast, ka tu esi paēdis. Tad kopā laiks 20-30 minūtes apmēram? 20 būtu forši. Tas jau būtu ļoti, pat aizņemtā dienā pat 15 jau būtu labi. Ja, bet
Arī ar kursabiedriem mēs esam diezgan daudz eksperimentējuši, cik ilgi mēs paši ēdam pusdienas, ja tā ir pusdiena kaut kādas toreiz starp lekcijām vai tam līdzīgi. Tās vidēji uz kārtīgu ēdienu porciju bija 7-8 minūtes. Maksimums, runājoties arī savā starpā un tam līdzīgi. Līdz ar to tas laiciņš ir jāatlicina. 15 minūtes jau būtu forši. Vēl viens jautājums par maltītes ieturēšanas ilgumu. Vai ātri apēsta maltīte vairāk veicina vēdera pūšanos? Jo cilvēkiem bieži liekas, man pūšās vēders, tāpēc es neēdīšu balto miltu produktus. Bet patiesībā balto miltu produktus var ar saldā krējuma mērci aprīt ātrāk kā 5 minūtēs. Un tad tas, ko nesakožu zobiem, ir jāsagramo kuņģī pareizi. Vai problēma ir tajos miltos vai laikā? Problēma droši vien ir tajā, ka ātri ēdot mēs vienkārši pirmkārt sarījamies gaisu, kas pēc tam liek justies smagi, slikti, iespējams atkal žagoties, atraugāties un tā tālāk. Ar lielu vēderu. Ar lielu vēderu. Jā. Ir, protams, kaut kādas atkal jau individuālās nepanesības un tam līdzīgi, bet lielākoties vienkārši sakārtojot ēdienkarti, atvēlot normālu laiku, kā tu teici, sakošļājot ēdienu, nevis rijot veseli pēc iespējas ātri. No ļoti daudz kā var izvairīties no visas šīs diskomforta pēc ēšanas, vēdera pūšanās. Iespējams jāpievieno kaut kādas pišķi vairāk šķiedrvielas, beidzot jāsāk ēst kāds dārzenis. Ik pa laikam tomēr jāatcerās padzerties, nevis 2 kafijas no rīta un tad, vakarā izdzer vēl kaut kādu tēju var būt, un tas arī ir viss. Vai ir veselīgi neēst pēc 6 vai 7? Nē. Nepārvēršas neviens ēdiens 6:01 par kaut ko pilnīgi citu. Ja? Ir ļoti svarīgi skatīties cilvēku dienas režīmu, saprast dzīvesveidu. Ja? Ir cilvēki, kas strādā naktsmaiņas reāli, ir cilvēki, kas iet gulēt ap pusnaktī. Kāpēc tie mistiskie 6 ir tā iesēdušies, to es joprojām nezinu. Bet 3 stundas pirms gulētiešanas būtu forši pēdējā normālā maltīte. Tātad ir jāpēd 3 stundas pirms gulētiešanas? Varbūt 4, kādam varbūt 2, ļoti individuāli. Ja? Bet paēst 6, iet gulēt ap pusnakti un vai nespēt aizmigt, jo tev vienkārši nenormāli gribās ēst, vai arī līdz tai pusnaktī vēl 18 reizes kaut ko uzknakstīt, neieskaitot to, protams, kā vakariņas vispār. Jo tu nevari izturēt un visu laiku gribās kaut kā sev pastimulēt. Vai brokastis ir nepieciešamas? Reizēm sakārtojot to dienas režīmu un sākot ēst normālas vakariņas, nevis milzīgas mega vakariņas, jo tu visu dienu neko neēdzi. Sāk dabiski gribēties ēst arī brokastis. Varbūt neuzreiz pēc pamošanās kādam tiešām pēc stundas vai 2, bet brokastis vienkārši dabiski atgriežās dzīvē. Un ir cilvēkam tiešām viņas nav vajadzīgas, un kas var ēst ap pusdienlaiku pirmo maltīti un justies līdz tam pat diezgan enerģiski un skaidru galvu. Līdz ar to brokastis ir foršas, bet nav absolūti obligāts. Vai ir kādas produktu grupas, kuras pieaugušajiem ir ieteicams izslēgt no sava uztura? Nē. Izņēmumi, to pret ko tev ir alerģija, un to, kas ir vecs un sabojājies. Un kaut ko, kas ļoti, ļoti negaršo. Šodienas sarunas laikā mēs noskaidrojam, ka ir pieejami ļoti daudz un dažādi veidi, kā var savu ķermeni ietekmēt gan pozitīvi, gan negatīvi. Ar treniņiem, bez treniņiem, ar diētām, bez diētēm un visādiem īpašajiem superlīdzekļiem. Ar ko patiesībā cilvēkam būtu vērts sākt, lai visi šie brīnišķīgie līdzekļi strādātu? Pirmkārt, es teiktu, ka pabarot sevi regulāri ar vērtīgām foršām lietām. Tā, lai ir spēks un enerģija, lai ir sāta sajūta un lai ir prieks un garš no tā, ko ēdi. Tālāk, ja mēs to pielāgojam, vai mēs vēlamies zaudēt svaru, pieaudzēt svaru, muskuļu masu un tā tālāk, tad jau iedziļinamies sīkāk. Otrais, bez kā tas viss pilnīgi noteikti nestrādās, kārtīgi izgulēties. Katru nakti un regulāri. Sakārtot savu dienas režīmu, sakārtot prioritātes un aiziet laicīgi gulēt, lai tu no rīta spētu pamosties, justies enerģiski. Ja tu jutīsies enerģiski un būsi paēdis, tev būs spēks un laiks treniņiem. Kustībai vispār. Pat ja tie treniņi ir 3, 4, 5 stundas dienā, atceramies, kas notiek ar pārējām 160 plus stundām, lai tas dzīvesveids ir kaut cik aktīvs un kustīgs. Un tad kā tāds, kas pārklāja visus šos, es teiktu, stresa menedžments, kā mēs atpūtinam savu galvu, kur mēs gūstam prieku, kur mēs noņemam stresu. Tas būtu tāds vēl viens mūsdienās ļoti, ļoti svarīgais punktiņš, manuprāt.
Tad, pat ja es vēlos kaut ko izmainīt sevi, un tā ir tikai šī viena lieta, patiesībā man ir jāizmanto nevis tikai viens, bet vismaz 4 instrumenti, kas brīnišķīgi dara manai ikdienai, lai tik tiešām es šo vienu savu mērķīti sasniegtu pareizi. Izklausās it kā baigi sarežģīt, vai ne? 4 lietas, lai kaut ko vienu izmainītu. Bet tas šķiet, ka tad ir vairāk iespēja to izdarīt, ja tu visas likmes lietas tikai un vienīgi uz uzturu režīmu, un tas vienīgais uzturu režīms ir ūdens ar citronu, kas visticamāk tikai sabojā zomus, tad, diemžēl, tā likme ir bijusi līdzīgi kā loterijā aizšauta. Vienkārši aizšāvis es garām, tieši tā. Tālēc daram kompleksu. Klausītāji, es ceru, ka tavas attiecības ar ēdienu ir sakārtotas. Bet, ja šīs sarunas laikā tev radās kādi jautājumi, vai varbūt tu dzirdēji kaut ko pretrunīgu, lūdzu, ieraksti komentārā, jo mēs šeit esam īsti dzīvi cilvēki, kurus ierakstam šīs intervijas, un mēs noteikti sagādāsim tev arī atbildi uz tev jautājumu, lai palīdzētu tev tavā fitnesa un veselības ceļā. Laila, liels paldies, ka atnāci! Paldies, ka aicināji! Paldies, ka noklausījāties! Lai jums visiem jauka diena! Atā!